Nu, tā jau vidējais izmērs ir kaut kāds 75. Hei! Nu ko? 10. vai 11. maijs. Svētdiena. Dodamies lielajās līdekās. Beidzot jānoķer kaut kas lielāks par 60-65 centimetri. Jāpierunā kāda lielāka mamma. Vējš šodien būs pamatīgs, līdz 12 metriem, bet nu mūs tas nebiedē. Principā ir savas vietiņas, kuras jāapstrādā. Redzēs, kā būs, sola arī nelielu lietu. Ūdens vēl ir augsts, knapi 10 grādi. Tā kā redzēs, makšķernieku nav. Strādāsim pamatā tikai uz līdeku. Paņēmām līdzi arī pano, bet nu tā, lai tik paskatīties, kur ir zāļu mala. Vecie doņi, varbūt kāds pampaks, kāda akmeņu grēda. Kaut kā tā. Šodien ar manu laivu, šodien ar kolēģi Ambru. Manējai drusciņi upgrade. Tāpēc tā, labs ir, skatās, kā mums ies, nesakas. Kā notiek gatavošanās pirms lielās copes. Jā, tā lai lielajām mammām arī būtu tīrs. Tiek mazgāta laiva. Gaļinieku laiva. No ašņām. Nu, ne viss vienmēr ir tik gludi, kā gribētos. Uzkārās uz priekšējās lafetes drusku. Jā, tā ir tā lafete. Parasti nesāju pulksteni uz kreisās rokas, ar kreiso arī griežu spoli, paskatīsies, cik apgriezienus būšu uztaisījis pa copi. 8,21, laižam iekšā. Starp citu, neaizmirstam par to, ka vairums Latvijā esošo ūdeņu ir licenzēti. Tātad tur vajadzīga ne tikai makšķerēšanas karte, bet arī atsevišķa licence attiecīgam makšķerēšanas veidam un pat dažkārt attiecīgam gada laikam, nu tātad periodam. Lielāko daļu Latvijas licenzēto ūdeņu licences var iegādāties manacope.lv aplikācijā. Ko pirmā? Ne man, diemžēl. Bet viņa, jā, bet viņa sākumā nāca man līdzi. Un tagad paņēma Elgaram. Tāda. Par ātru tini, tā 55, 56. Jā, 55, 56. Tiksim uz merkas. Ko es liku? Tur, jā. Jā. Un abi jāķiekšā. Smuks mēriņš. Nu? Ņemsi. Es viņu ņemšu mājā noteikti. 59 pat būs. Jū. 59. 59 smuki. Pagaidām švaki. Bet mēs cīnamies. Ir pierādījies, ka zivis labāk ņem tā kā paši pāēduši. Tā kā pusdienu pārtraukums. Abāza galvu. Baigi sūdīgi var redzēt. Nāk. Tā iestādi. Davai. No. Jā, bet labelīgi. Un nāķi neredzās. Pats velts, pats filmē. Davai parku. Labi, pirmā. Coper gidu. Šitas pa velti piesakās pa veltiņiem. Nu šitāda tā smukulīte. Es teiktu, ka kaut kādi 65, 66 centimetri. Nu, es šito vienu paņemšu mājās. Tāda resna. Īsa resna. Būs ok. Apakšā sakustājās. Nāk. Jā, es gribēju cirst. Nāk līdzi. Jā. Būs. Nu ņem. Pamēģini iztin. Pie 5 metriem atņerdzās šitien te palika.
Vienmēr sakot, prikals ir tāds, kad metam nevis reāli pa pelāģiju, bet metam pa izcilņiem uz grunts, jo visu līdeka tā kā guļ. Un vienkārši ceļam viņu augšā kā miroņas. Nu, tu iemeties, es te uzkruķīšu. Tu galvenais uzkruķīk. Iemetis jau vismaz. Rekur Elgars iet pa grunti. Nāk. Vajag sūdīgi zīmēties. Bet nāk. Un 76 ar pusi. Laižam atpakaļ. Baigi augstas. Normāli. Salīdzinoši ar iepriekšējām reizēm, es domāju. Kas būs jāizdara? Domāju, izmetīsim šos vēl metienus, pamainīsim rakursu. Jā. Kur viņai iet? Man ir bišķi Pa vieglu? pa vieglu. Nāk. Tā ir mauts. Uzreiz nāk, labs. Tad Šītais ir labs. pastis. Šītais bija labs. Redzēji, cik liels. Rekutais nāk līdzi lielā. Viņa bija uzskrējusi pretī tev. Šitais ir pie metra. Šitā ir pie metra zivs. Viņa iet, bet viņa nē. Nāk. Un nost. Bet viņa neņems. Tu uzskrējusi paņēmis. Kamēr es te liku jaunu mānekli, Elgars klasikā iemauca. Nu, ķipa klasikā. Jā, tā ir tā pati. Es tev saku tā pati, ieļi sačakā ieiet. Op, tas sačaks tev drusku pa mazu tādām zivīm. Nu, šitā varbūt, nē, šitā būs rovna 80. Ui, kormorāns, kā viņa paplēsa. Izņemsi? Jā. Ui, baigi ieplēst, paskaties. Paņem telefonu. Nofočēci. Pagriezīšu otru pusi viņai. Tas nav svaigais, bet, nu... Estētiskāki, smukāku pusi. 79. Labi, šitā būs 79, bet, nu, baigi, jā, kāds iecirta viņai. Vai kormorāns vai zem. Mazā mamma. Aiziet. 5 minūtes. 76, 78, ja? Jū. Biški jāmāk. Bišķi jāmāk, jā. Neizkāp no laivas ārā. Nu ko, nākamais metiens Elgaram? Es nezinu, es nevaru paspēt iemest. Viņš kaut kur vienā punktā liek, bet šitas izskatās, ka varbūt metriņš būs. Nezinu. Labi iepumpēji. Teica, ietēs arī riktīgi. Es šodien pa operatoru. Nu, Dai sačuku. Vismaz. Jā, šitā būs liela. Uzreiz iekšā. Nu, sorry, ka tā. Šiten būs, es domāju, metriņš. Nu, ja nē, tad 95. Ja 96, tad manā draudzene. Jo sačaks mums riktīgi pa mazu tādām zivīm. Labi, mēs ņemsim vērā uz nākamo reizi. Pagad, paturi. Es tulīt viņu Lūpiņā. amnestēšu. 99. Haha, līdz metram nav. Bet personal best. Personal best.
Personal best. Trijos mēdienos 3 līdekas. Labs. Nu ko? Laižam mammu vaļā. Paldies par emocijām. Davai es ātri atbrīvošu. Kārtējā ne man. Kārtējā 68. Što aķīt āriņā. Jā. Šito arī. Nu. Es kā savējo. Šī tāda, paskaties, cik smuka. Ņemsi, laidīsi? Paņemšu to mazo. Jā, vai smuka tāda divniece. Ko tu padarīsi? Mums vienādi mānekļi, tikai man ir šādā krāsā. Elgaram ir šādā krāsā. Jā. Nu, neko. Nu, šī tāda man nav. Viņš velk. Es atvainojos. Es nē. Nu, visa gudrība. Un ko tu padarīsi? Neko. Man tikko atnāca līdzi, nepaņēma. Elgaram paņēma. Varbūt tā zilā krāsa tiešām no svara, jo man seko, neņem. Elgars met, ir. Es jau gribētu teikt, ka es viņam vienkārši tā kā zivju vārdotājs pievilinu zivtiņu un viņš noķer. Nekomentēšu vispār neko. Es pat neņemšu sačuku. Tāda trīniece ir. Ņemt? Nu, labi, paņemšu. Tas ir tas brīdis, ka gribās vienkārši tā pastumt drusciņu cilvēku ārā no laivas. Bet tā nav mana laiva. Lūdzu, tiekat pats galā ar viņu. Domājām, ka 70, cik 80. Nu, tā jau vidējais izmērs ir kaut kāds 75. Uhu! Un pats foršākais ir tas, ka tā kamera nefilmē mani, ja? Viņa filmē visu dienu šo te varoni pēdiņās. Nākamreiz ķersies. Nu, ko šodienai beidzam? Laiva jau virsū. Pulkstens 15.52, 6.400, nu 5,5 tūkstoši apgriezieni. Tik viena. Nu, nav baigi daudz. Laikam tāpēc arī zivju nav daudz. Bet īstenībā, nu kā, nu es izgidēju kolēģi. Normāli. Viņš tagad zinās, kur zivis ķerās. Vai arī otrādi? To neviens nedzirdēja.